Sveiki visi mani skatītāji! Šodien mēs esam pie CSDD. Tur notiek motociklu vadīšanas eksāmens. Un šodien es izbraukšu pats, lai jūs saprastu, kā ir jāizskatās tātad motociklu vadīšanas eksāmenam, kādai dinamikai būtu jābūt, kā jums apmēram būtu jāuzvedās uz šīta ceļa. Iespējams, kaut kāda daļa maršruta jūs jau būsiet redzējuši. Atceramies to, ka mums ir jānāk uz eksāmenu cimdi, vēlams tērps ar visiem aizsargiem, elkoņos, ceļgalos, ja. Zābaciņi arī mums ir jābūt kājās. Nospied laiku, ja tu vēl to neesi izdarījis. Paraksties uz kanālu. Aiziet! Tā, es ļoti ceru, ka mani varēs labi dzirdēt un ka varēs saprast, ko es saku. Tātad eksāmenā šeit, kā jūs redzat, iebraucot iekšā trases teritorijā, jums ir 20 km/h ierobežojums. Viss pārējais šeit ir 30 zona, līdz ar to vēlams būtu ātrumu nepārsniegt. Un brauksim ārā virzienā uz Biķernieku ielu, paskatījāmies pār plecu, uzsākot, tas tāds vēlamais būtu. Un smuki apbraucam apkārt gājējiem, ja tādi mums ir. Šajā vietā jums ir priekšroka attiecībā pret pretīm braucošo. Atceraties, tad, kad jūs braucat ārā, nevis tad, kad jūs braucat ārā, bet tad, kad jūs braucat iekšā jau no ielas, tad, diemžēl, jums šī priekšroka nebūs. Ja? Jums būs jādod ceļš tiem, kas brauc ārā. Es šeit parādītu kreiso. Izdarīju tā, un griežamies ārā, ja neviena pietiekošā attālumā nav. Izgriezāmies un smuki mēģinam ieskrieties. Izslēdzam laicīgi virzienrādītāju, paskatāmies pāri plecam un pārkārtojamies jau tālāk virzienā, lai brauktu uz Biķernieku ielu. Smuki mierīgi braucam pa savu joslu. Es braucu personīgi pa labo pusi joslai. Man tas šķiet pareizāk. Ir leģendas, ka labāk ir braukt pa kreiso pusi joslai. Noteikumos gan es tādu neko redzējis neesmu, līdz ar to baigi par šo apgalvot nevarēšu. Tā, pārkārtojamies, paskatījāmies pāri plecam, spoguļiem. Drusciņas viņiem ticu, bet tā, lai teiktu, ka es mega pārliecināts esmu, ka es tur visu redzēšu, tā nu nav. Nogriežamies pa labi, malējais stāvoklis, otrais pārnesums un smuki iegriezāmies, uzņemam ātrumu ar kreiso virzienā. 50 pagaidām braucam uz 50. Tālāk jau tūlīt sāksies 70, atļautais tā atvainojot par troku. Nu, un tad braucam uz 70. Es braucu ar 6. Var, protams, braukt arī ar 5. Tas, nu kuram labāk patiks. Un šādi te es pārvietotos personīgi pa šejieni. Atvainojos varbūt drusku par ātrumu, jo man priekšā šeit stāv kamera. Un es kaut kā šoreiz neveiksmīgi ieliku tā, ka es ātrumu baigi nevaru redzēt. Ja? Es varu tikai nočakot, cik man plus mīnus ir apgriezieni skaidri un pārnesums. Ja? Tātad es pēc šī te arī rīkojos. Tad smuki mierīgi braucam uz 50. Mans ieteikums ir varbūt ik pa brīdim piesakot, tomēr tajā kreisajā pusē, kas jums tur notiek. Nezinu, pat brīvi, ja jūs braucat 70, šeit es jums neieteiktu braukt pa to kreiso maltai, jo tu pietiekoši bīstam tas ir. Tā, ceru, ka briesmīgs troksnis baigi nebūs. It kā rāda, ka diezgan sakarīga tā balss man varētu te izklausīties, bet, nu, ja nē, tad es atvainojos jau laipīgi krustojums. 70 samazinās, nu, un braucam uz 50. Tātad nogriezīsimies krustojumā pa labi. Nogriezīsimies krustojumā pa labi. Tāds lūks, spoguls, kāpienas virzienrādītājs ieslēdzām. Laicīgi saslēdzām pārnesumus tālāk jau līdz pirmajam.
Ievērojot plus mīnus kaut kādu distancītu, piestājamies šeit pie malas. Šajā vietā jābūt uzmanīgiem ļoti ar gājējiem, ja, jo viņi te pietiekoši daudz iet, īpaši darbdienās. Šodien mums te varbūt nebūs tas viss pasākums tik ļoti izteikts. Bet, nu, kā mēs redzam, viens ir pārgāja un smuki mēģinam ieskrieties līdz 50. Cik nu vien tas ir iespējams raiti dinamiski, jā. Varat darīt kā es, ka diezgan ātri pārslēgties, bet tad jums ir drusku tomēr to pārslēgšanos jāmāk rīkoties. Un braucam uz 50. Tā ir krustojumā pa labi, spoguļs signāls. 2 pārnesumi uz leju, griežamies iekšā un dzīvojumā zonā esam iebraukuši tātad 20 km/h. Ar Hondu nav vienkārši šos 20 noturēt. Šeit ir vienādas nozīmes krustojums, paskatāmies pa labi un nogriežamies smuki pa kreisi, turpinam kustību. Tātad uz tiem pašiem 20 km/h. Ņemam vērā, ka ja mums ir gājēji vai riteņbraucēji, mēs viņiem dodam ceļu, virzienrādītājs un nonākam atpakaļ. Ievērojam pietiekoši lielu intervālu tātad no mašīnām, citiem zvēriem, kas jums tur varētu traucēt vai netraucēt braukšanas laikā. Tā, viss ierakstās, pārbaudam. Un te bija pieredzīta drusku, ka es braucu un neierakstās viss tā, kā gribētos. Tagad nogriezīsimies krustojumā pa labi. Skatāmies, ir mums velominējs, ja? Skatāmies, ko viņš darīs. Mēs virzienrādītājs paskatījāmies, neviens blakus nav piebraucis. Viņam priekšroka. Iedevām ceļu. Pārliecinamies par drošību, smuki gar labo maliņu nogriezāmies, uzreiz parādījām kreiso, apgraucām un otro. Un tad turpinam braukt uz mūsu 20 km/h, jo joprojām mēs atrodamies dzīvojamā zonā. Vēlams būtu baigi neko nepārsniegt. Mēģinam braukt pa maksimumu, tātad ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Un kā jūs redzējāt, tikko iegriezās mašīna tur, ja, iekšā. Šis ir vienāds nozīmes krustojums, pārliecinamies par drošību, ka neviens no labās puses nebrauc, un starp citu tur tālāk dziļāk iekšā ir vēl viens vienāds nozīmes krustojums, par kuru jums vajadzētu tā kā zināt, ja jūs esat skatījušies iepriekšējos video. Tā, tālāk krustojumā nogriezīsimies pa labi. Un, ja neviena nav smuki gar labo māliņu, tā arī aizbraucām. Tālāk jau pa kreisi, šeit atļautais ir jau 50. Pa kreisi, skatiens pāri plecam, kreisais malējais stāvoklis līdz vidum un smuki aizbraucām. Uzņemam tālāk jau 50. Un vēlreiz pa kreisi tāda vienvirziena iela, ieņemam kreiso malējo, klik, 2 uz leju. Nogriezāmies un raiti dinamiski uzņemam ātrumu. Tālāk brauksim krustojumā jau pa labi. Virzienrādītājs skatiens. Un šeit ir 30 km/h, ja? Tad braucam uz 30. Varu likt nogriezties te pa kreisi, ja, neieraujiet zem ķieģelīšu apakšā. Nu, tas tā kā būtu skaidrs. Tur 2 brauktuves. Bet tāpat ik pa brīdim izšauj kāds, kurš tur tomēr aizlaiž, ja. Tātad ne īstajā virzienā, kā vajadzētu. Tātad šeit 30 ir līdz pat pašam krustojumam. Līdz pat pašam krustojumam. Uzmanamies, protams, te no tām dzīvojumām zonām diezgan bieži brauc ārā. Mašīnas šādi te ir bijuši gadījumi, ka brauc neskatoties, varbūt pieskatat, kas tur notiek.
Tātad šeit mums 30 beidzas, ieliekam jau pirmajā. 30 beidzas pārbraucot pāri krustojumam. Un smuki pārbraucām pāri. Nu, šeit ar šīm te bedrēm vienīgais, ko es jums varu ieteikt, ir varat drusku piecelties kājās, jā, saspiest ar kājām stipri bāku, piecelties kājās, tad jūs šīs te bedres mazāk ietekmēs. Vienīgais atļautais virziens mums ir pa kreisi, tad to mēs tagad arī ieņemsim, kreisais malējais stāvoklis joslā, un apstājamies pie šķērsojumās brauktuves malas. Pārliecinājāmies, un smuki līdz vidum aizbraucām un gar labo maliņu braucam prom. Virziena rādītāji mēģinam izslēgt maksimāli agri, ja? Tātad. Nu, un šeit 50 atļautais, tad turpinam 50. Skatāmies, vai, protams, mums ceļa stāvoklis, segums un viss pārējais to atļauj darīt. Nu, kā mēs redzam, paskat, cik jauki zina noteikums. No labās malas griež uz vienvirzienu pa kreisi. Cik jauki vadītāji mums ir. Šeit, ja jums nekādas nav dotas norādes, tad jūs pilnīgi mierīgi paņemat pārkārtojaties pa kreisi un ieņēmāt malējo stāvokli šeit, ja? Laicīgi saslēdzam pārnesumus uz leju, ja vajag gatavojamies vienmēr uzsākt. Atceramies, ka pirms uzsākšanas vienmēr cenšamies pieliekties uz priekšu. Šis jums palīdzēs tikt galā un dabūt brīvākas rokas šeit pārbraucot pāri, skatiens, pārkārtojāmies ar visiem virzienrādītājiem un cenšamies braukt uz 50. Ja šobrīd mums mašīnas ātrāk nebrauc, līdz ar to neko mēs baigi te nevaram arī sasprigt, pabraukt dinamiskāk, tā saka. Šeit nogriezīsimies pa labi, virzienrādītājs skatiens un pārliecinamies, vai netuvojas tramvajs. Tramvaja nav, gājēji nav, smuki braucam savā joslā iekšā un pa savu joslas labo maliņu es ieteiktu aizbraukt. Tas būtu viss tās labākais variants. Tālāk nogriezīsimies pa labi vēlreiz. Smuki iegriezāmies gar maliņu, izslēdzām virzienrādītāju, šeit pa kreisi apbraucam un pa labi atgriežamies. Cik iespēja robežās mēģinam ieskrieties uz tiem 50, šeit arī pa labi nogriezīsimies. Esam uzmanīgi, nogriezāmies smuki gar maliņu un tad kreiso uzreiz uzsākam apbraukšanu. Atgriežamies tālāk jau pie sevis atpakaļ, kur mums jābūt, un apturēšanas vieta ir tieši pirms bruģē, ja? Apturējām, pārliecinamies, kas mums te notiek, tramvai nav, virziena rādītājs pa labi mums ir ieslēgts, jo vienīgais atļautais virziens mums ir pa labi, ja tā kā mēs nogriežamies uz vienvirziena ielas. Tad šī te zīme jums ļoti labi paskaidro, ka jūs būsiet uz vienvirzienu. Cenšaties to atcerēties, jo bieži vien nākošais pagrieziens mums būs visdrīzāk jau pa kreisi, ja? Nu, un tad, kad pārliecinājāmies, ka neviena nav, smuki mierīgi pārbraucām pāri, es iesaku ielikt uzreiz otrajā, no otrā pēc tam aizbraukt, jo tur ir daudz reižu vieglāk nekā pieņemsim ar pirmo pārnesumu. Un tad mierīgi turpinam uz 50. Viens no variantiem, jūs jau zinat no citiem video, ir nogriezties pa labi iepriekšējā krustojumā. Šeit tātad 30, samazinam ātrumu. Pārliecinamies, ka gājēji nav. Atbraucām smuki pāri. 30 joprojām. Un šajā krustojumā nogriezīsimies pa kreisi, ja? Te izcili stāv mašīnas, ieslēdzām kreiso virzienrādītāju. Un tagad smuki kreisais malējais stāvoklis līdz vidum. Un smuki no vidus aizbraucām projām. Otrais izslēdzam virzienrādītāju, uzņemam tālāk jau ātrumu pietiekoši raiti un dinamiski, ja? Un tālāk nogriezīsimies
šajā te krustojumā pa labi, ja? Pa labi. Mēģina pārnesumus slēgt tajos mirkļos, kad jūs jau bremzējat. Tas būs stipri atvieglos jums visas šīs te uzsākšanas un visu pārējo. Eit mierīgi piebraucām klāt, iedosim ceļu gājējiem. Gājējiem ceļš ir iedots. Šajā gadījumā es pieļauju iespēju, ka kāds man tūlīt komentēs, ka varētu būt, bet tas gājējs izskatījās pietiekoši tālu. Un es aizmirsu, ka es tomēr viens pats braucu. Loģiski, ka tad, kad jūs brauksiet ar inspektoru, tad jūs šim te gājējiem tomēr, es domāju, dodat ceļu, tāpēc, ka tas būs stipri labāk nekā tas, ko izdarīju tikko es. Jā, tātad tas tāds, teiksim tā, nebija labais tonis par to gājēju. Es iespējams, ka varētu dabūt arī nepietiekamu vērtējumu. Bet to, ja kāds inspektors šo te skatās, varat uzrakstīt droši būtu nepietiekami vai nebūtu, ja? Tālāk nākošajā iespējamā krustojumā mēģināsim nogriezties pa labi. Pa autobusu joslu nebrauksim, pa nomainīsim tātad joslu tikai tajā brīdī, kad mēs jau būsim pārbraukuši pāri krustojumu. Esat ļoti uzmanīgi šeit tieši ar šo pārkārtošanos, jo kā tagad mums šeit ir blakus ir mašīna. Viņi mūs palaida par eksāmenu, nezinu kā tur būtu, vai palaistu vai nepalaistu, bet mēs tātad nogriežamies pa labi. Vienrādītājs labais malējais stāvoklis. Un smuki nogriežamies gar maliņu, ja? Izslēdzam laicīgi virzienrādītāju. Un uzņemam ātrumu tad 50 km/h. Autobusu virzienrādītāju nerādītāju paņemsim šajā krustojumā pa labi. Tur tos paši 50 km/h, tur plus mīnus. Redzam, ka samazina ātrumu, mēs arī samazinām un nogriezīsimies tāda pa galveno ceļu un pēc tam pa galveno ceļu. Kreisais malējais stāvoklis, jo mēs tomēr uz vienvirzienu. Tagad uzgriežamies uz divvirzienu. Tad smuki par labo maliņu, pa kreisi. Varam no šeit drusku tā kā no vidus un smuki gar maliņu aizbraucām tālāk joprojām. Uzņemam ātrumu. Un mums ir tātad atļautie 50 km/h. Šeit, kad jābrauc laicīgi, iesaku paskatīties, parādam kreiso, paskatījāmies, neviens nav. Braucam ārā, baigi pat ātrumu tur nesamazinot īsti. Paskatījāmies vēlreiz pa kreisi un nogriezīsimies pa kreisi. Tālāk varētu būt, ka nogriezīsimies pa labi. Ja? Mans ieteikums, ja jums tomēr jānogriežās būs pa labi, tad paliekat šajā joslā. Ja nekas nav teikt, jūs varat braukt tajā blakus kreisajā joslā, bet ja jums būs jāizveic pēc tam labais pagrieziens nākošajā krustojumā, visdrīzāk jau, ka jums tur īsti tas pagrieziens nesanāks tā, kā gribētos. Veselas 20 minūtes jau mēs te rulējam. Aizbrauca mociklets, vēl viens mociklets. Paskatāmies. Ieraksts iet. Kaut ko tur varēs arī redzēt laikam. Tā kreisais, ieņemam kreiso malējo stāvokli joslā. Braucam smuki gar kreiso maliņu. Un šeit esam uzmanīgi, loģiski, te ir krustiņš, bet ja jūs esat baigi tālu, varbūt, ka nebraucat te krustošanās vietā iekšā pirms laika. Šeit arī pārliecinamies, varam braukt.
Tad aiziet uzdevām gāzīt un aizbrauksim nākošajā pa labi, griezīsimies. Palaidīsim dāmu ar Chevrolet Cruze. Nu, lūk, tagad nogriežamies pa labi. Smuki gar labo maliņu. Tālāk turpināsim pa galveno ceļu. Galvenais ceļš, ieņemam malējo stāvokli. Smuki aizbraucām, izslēdzam virzienrādītāju pietiekoši laicīgi. Nu, neoplāns mums baigi pa priekšu ātri nebrauc, līdz ar to mēs arī nevaram pabraukt ātri. Runājot par braukšanas tehniku pa ielu, mēģiniet braukt brīvi, nepiespiesti, neiekrampējieties tajās ručkās iekšā, ja tā ir kā uz nāvi jūs te iet, tā jau tīri nav. Jo vieglāk jūs tās rokas turēsiet, jo jums vairāk būs mierīgāka viss tā manevrēšana tam motociklam. Paskatījāmies pa kreisi, neviena nav, braucam tālāk par drošību, esam pārliecinājušies. Aizbrauksim līdz Dobinai, paņemsim, nogriezīsimies pa labi. Labais virzienrādītājs, mazinam ātrumu, otro ielikām, gājēji mums ir pārbraukuši, līdz ar to braucam pāri. Tie, kas šajā rajonā dzīvo, tie jau noteikti zina, tie, kas nedzīvo, tie nezina, redz, kur smuki zīme dzeltena liela čiņ, ja? Skatāmies to zīmi. Zīme mums liek nogriezties tālāk pa labi jau. Ja? Viņa neļauj mums braukt šeit taisni, līdz ar to jums tīri teorijā pašiem jāsaprot, ka jānogriežās pa labi. Diemžēl citu zīmju šeit, kas kaut ko teikt citādāku nav. Tāpēc ir jānogriežās pa labi virzienrādītājs un uzreiz ieņēmām malējo stāvokli. Un nogriežamies, ja? Un nogriežamies, mums ir priekšroka pa labi griežoties kreiso virzienrādītāju. Un laižam prom no autobusu joslas, braucam uz 50. Tālāk tūlīt būs sāksies 30. Un tad mēs 30-nieku ievērojot, mēģinam smuki braukt. Uz 30. Tā, tagad autobusu josla šeit beidzās, paskatījāmies un pārkārtojamies pa labi. Braucam pa labo joslu. Uz tiem pašiem 30 km/h. Es atvainojos vēlreiz, man nevisai viņus sanāk vajag ievērot, jo es te neredzu, man kamera tieši priekšā šim spidometram, es tik cik varu saprast, vai apgrieziena apmēram ir vai nav. Tālāk nogriezīsimies pa labi. Nogriezīsimies pa labi virzienrādītājs, pārliecinamies, ka nebrauc draudziņi ar velosipēdiem. Un šeit palaižam gājējus. Ieslēdzam pirmos pārnesumus, ir pirmais gājēji palaisti. Uzsākam kustību smuki. Atļautais ātrums 50, līdz ar to ieskrienamies. Un smuki braucam uz 50. Nu, noteikti jau, kad šeit ir nogriezties kreisi, virzienrādītājs pārkārtojamies, jo tomēr vienvirziena ceļš šeit ir klik, divi uz leju. Un smuki nogriezāmies šādā te veidā. Cik vien ātri iespējams mēģinam ieskrieties. Loģiski, ka pieskatat to, lai tur nav gājēji atpakaļ, ja, tā kā bija. Smuki izbraucam. Nu, tālāk jau tur ir inspektora brīva izvēle. Labi, mēs arī nogriezīsimies pa labi. Nogriežamies, stop līniju, apturam, pārliecinamies, ka mums te neviens baigi nav, un smuki braucam.
Redz, kur smukā skēma kārtējā, ja, ka priekšā mēs pa kreisi tur nevarēsim griezt, lai grieztos pa kreisi, jānogriežas šeit pa kreisi. Ja jums te liek nogriezties šeit tā tad vieta apturēšanas tā viņiem pretīm braucošajiem pa vidu, līdz ar to jums te krustojumā tā diezgan dziļi jāiebrauc ir. Tālāk šeit tātad ceļa zīme nav, velosipēda vadītājs iedodam viņam ceļu. Tad, kad tā gājēja pārēj, tad te īsti saprast nevar. Putekļu sūcējs aizbrauc, labi. Un pa labi nogriežamies. Izmantojam to, ka mums ieskrienamies. Šeit varam turpināt pa labo joslu. Pa šeieni. Un tad nākošajā krustojumā nogriezīsimies vēlreiz pa labi un brauksim taisni. Pa labi virzienrādītājs klik, 2 uz leju. Ar nelielu motoru bremzi iegriežamies iekšā. Stipri labāk un patīkamāk griezīsies motocikls. Vēlreiz kreisais. Jā, pa galveno tā tad braucam. Nebaidamies šādās vietās izmantot pretstūrēšanu. Pretstūrēšana jums tikai ļoti palīdzēs. 5. varbūt par augstu pārnesums. 4. būs ideālāks. Neaizmirstam tā kā tagad arī paskatīties gājēji, zīme dot ceļu. Vēlreiz pārliecinamies, vai no kreisās puses neviena nav. Šoreiz brauksim taisni, pārliecinamies par drošību, pārkārtojamies uz joslu, kur ir taisni. Un turpināsim taisni uz Viķernieku trasi. Tur aizbrauca viens no mūsu bārdainajiem brāļiem, kā es saku, bārdainie brāļi. Lūk, viss, kas jums šeit jāizdara, jāievēro smuki distancīti, mierīgi jābrauc. Loģiski ceļš te nav glūts. Esam uzmanīgi, turamies tāpēc stipri ar kājām. Neturamies pie rokas ar rokām pie stūres, jo tiklīdz jūs turēsieties ar rokām pie stūres, būs vēl stipri grūtāk nokontrolēt to, kas notiek ar gāzes rokturi. Varbūt, ka drusku distancīti es te neievēroju, varbūt drusciņ par tuvu. Pārāk lielu arī nevajag ieturēt, tad uzreiz mēģinās kāds palīdz garām, ja, un jūs radīsiet to vēlmi viņiem braukt jums garām, bet, ja pārāk maz, tad arī nav baigi labi, ja. Laicīgi samazinam ātrumu, saslēdzam atpakaļ uz pirmo pārnesumu, jau bremzējot, un būsim apstājušies. Un tālāk jau es domāju, ka viss ir diezgan vienkārši. Ir jau jums apmēram taciņa zināma, tālāk jābrauc taisni. Šajā krustojumā, ja kas var arī nogriezties pa kreisi, ja, otrajā krustošanās vietā. Var redzēt, ka boltiņš brauc pa priekšu, uzreiz paņēma, uzņēma ātrumu, tā kā niknāk.
Tagad šeit redz, kur ceļa zīme 70, jāiet ceļa zīme 70. Iegriežām drusku rokturni. Un tad mēģinam braukt uz šiem te 70 km/h. Joprojām pieskat ar tādu labo malu, ja. Esam slapjā laikā uzmanīgi noteikti ar tām bedrēm, kas šeit ir. Bet, jā, es saku, nezinu kāds pamatojums vai kāds, bet, pieņemsim, es braucot šeit uz 75, jūtos, ka es traucēju tām pārējām mašīnām, un līdz ar to labāk braucu pa labo malu nekā pārvietojos kaut kur pa joslas vidu. Tas tomēr manā skatījumā drošāk ir. Bet bedru, protams, šeit būs stipri vairāk, jā. Tātad jāskatās, nu tas jau tālāk ir pilnīgi jūsu brīvā pašu izvēle. Tā redz, kur krustojums. Tad krustojums 70 beigās. Turpinam tālāk jau uz 50. Nogriezīsimies pa kreisi atpakaļ uz biķerniekiem. No kreisais deg krustiņš, varam diezgan brīvi griezties. Es teiktu, ka es darītu šādi ar to trešo pārnesumu. Loģiski slapjā laikā jūs tā nedarat noteikti. Tas būs drusku overkills, skatījāmies. Atgriežāmies, jā, tā braucam šeit. Tālāk pie gājēja pārējas. Vienīgais, ja nemaldos, kreisais pagrieziens vispār, kas šeit ir. Līdz ar to tagad nogriezīsimies pa kreisi, ja? Nogriezīsimies pa kreisi. Tiklīdz tad ieslēgsim virzienrādītāju tikai tajā brīdī, kad ieraugam to gājēju pārēju, vēl jau viņš te nav. Un redz, kur kreisais virzienrādītājs skātiens, klik. Un šoreiz vajadzēs pirmo, līdz vidum iebraucām, apstājāmies. Skatīsimies tūlīt pabrauca garām un smuki aizbraucām. Pa labi, braucam tālāk jau uz trasi iekšā. Nu, mans ieteikums ir baigi nepārsniegt šeit neko, ja, tad 30 km/h ir vairāk nekā pietiekami. Un tad jau tālāk jūs tur kursēsiet pa šiem te vārtiem iekšā. Nu ko? Es ceru, ka tev šis video būs noderīgs. Es ceru, ka tev šis te palīdz pāraksties uz kanālu. Gribi iemācīties pareizi tehniski vadīt motociklu un braukt. Noteikti nāc uz nodarbībām. Zvani, raksti, mēs tevi gaidām. Mācīsim, cik vien ir mūsu spēkos un varēšanā. Mūsu visi atsauksmes par to varētu tev pastāstīt. Gribēju vēl pateikt paldies Intermotors par palīdzēšanu ar tērpajiem, ķiverēm un cimdiem. Ja jums ir kaut kas no visa šī vajadzīgs, droši dodaties tajā virzienā. Noteikti jums atradīsies kāds, kas tur palīdzēs un izskaidros, kas jums vajadzīgs un kas nē. Paldies Motopicai, paldies Altero, paldies manai Madonai un visiem pārējiem atbalstītājiem, kas mani atbalsta motošosejas sacensībās. Turpini spiest laikus un šērot šo video ar pārējiem draugiem. Davai, pīsiņš, tiekamies nākamajā. Čau!